Labdien! Jūsu uzmanībai piedāvājam darba tirgus situācijas apskatu valstī 2023. gada decembrī. Nodarbinātības valsts aģentūra 2023. gadā ir apkalpojusi 146 717 klientus, kas saņēma šajā gadā bezdarbnieka statusu, plus bija uzskaitē gada sākumā. Tātad 2023. gadā bezdarbnieka status piešķirts 93 181 klientam, no kuriem 87% pēdējā nodarbošanās bija darbs, 5% cita nodarbošanās, 5% pēdējo 5 gadu laikā algotu darbu nav strādājuši, kā arī 1% bija atradies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Savukārt status noņemts 96 632 personām, no kuriem 56% iekārtojās darbā, 29% nepildīja pienākumus, 12% bija cits iemesls, savukārt 2% sasniedz pensijas vecumu. Latvijā 2023. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 50 344 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, kas ir 5,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinot 2023. gada decembra beigas ar atbilstošo periodu pirms gada, reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par 0,4% punktiem, no 6,1 uz 5,7. Savukārt, salīdzinot ar 2021. gada decembra beigām, reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par 1% punktu. Reģistrētā bezdarba ilgums samazinās. Vidējais dienu skaits uzskaitē 2021. gada 12 mēnešos bija 188 dienas, 2022. gadā tās bija 148 dienas, savukārt 2023. gada 12 mēnešos bija 132 dienas. 2023. gada 12 mēnešos Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētas 87 330 jaunas brīvas darba vietas, kas ir par 26 858 vietām, jeb 23,5% mazāk salīdzinot ar 2022. gada 12 mēnešiem. Savukārt, salīdzinot ar 2021. gadu, samazinājums ir par 7,3% mazāk brīvo darba vietu. Ar katru gadu palielinās kopējais uzsākto dalību skaits Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos. 2023. gadā būtiski palielinājušās dalības konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, neformālās izglītības ieguvē un skolēnu vasaras nodarbinātībā. 2021. gada 12 mēnešos darbā iekārtojušies 59 672 bezdarbnieki, 2022. gadā darbā iekārtojušies 55 905 bezdarbnieki, savukārt 2023. gada 12 mēnešos darbā iekārtojušies 54 539 bezdarbnieki, no kuriem 17% bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu pabeigšanas. Skatoties situāciju reģionos, Kurzemes reģionā 2023. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 7405 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, kas ir 15% no kopskaita valstī. 2023. gadā Kurzemes reģionā status piešķirts 15 184 klientiem, no kuriem 86% pēdējā nodarbošanās bija darbs, 6% cita nodarbošanās, 6% pēdējo 5 gadu laikā algotu darbu nav strādājuši, savukārt 1% bija atradies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Savukārt status noņemts 14 479 personām, no kuriem 56% iekārtojās darbā, 29% nepildīja pienākumus, 13% bija cits iemesls, savukārt 2% sasniedza pensijas vecumu. No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita reģionā 2023. gada decembra beigās 48% bija sievietes, bet 52% vīrieši,
Visvairāk 54% bija vecumā no 25 līdz 49 gadiem. 2023. gada decembra beigās 70% reģistrēto bezdarbnieku reģionā bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem, 18% bija ar bezdarba ilgumu no 6 līdz 12 mēneši, no gada līdz 3 gadiem 9%, bet 3% bija vairāk par 3 gadiem. Ar profesionālo izglītību bija 33%, ar augstāko izglītību 15%, savukārt 51% bija vispārējā vidējā vai pamatizglītība, vai arī izglītības līmenis bija zemāks par pamatizglītību. No reģistrēto klientu kopskaita reģionā 12% bija ilgstošie bezdarbnieki, 15% pirms pensijas vecumā, 1% bija personas pēc bērnkopšanas atvaļinājuma, savukārt klienti ar invaliditātes īpatsvars bija 12%. Skatoties Kurzemes reģionā top 10 brīvās darba vietas sadalījumā pēc profesijas attiecībā pret reģistrēto bezdarbnieku skaitu reģionā pēc norādītā vēlamā darba, tad redzams, ka bezdarbnieku skaits, kuri vēlas strādāt šajās profesijās, pārsniedz darba devēja piedāvājumu, izņemot profesijās sezonas lauksaimniecības strādnieks, metāla materiāla metinātājs, betonētājs un lauksaimniecības fermas strādnieks, kur darba devēja piedāvājums pārsniedz bezdarbnieku skaitu, kur vēlas strādāt šajās profesijās. 2023. gadā Kurzemes reģionā uzsāktas 11 215 dalības Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas ir 14% no kopējo uzsākto dalību skaita valstī. 2023. gada 12 mēnešos Kurzemes reģionā darbā iekārtojušies 8085 bezdarbnieki, no kuriem 1600, jeb 20% bezdarbnieki, ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā nodarbinātības valsts aģentūra pasākuma pabeigšanas. Kurzemes reģionā vidējais darbā iekārtošanās ātrums 2023. gadā bija 110 dienas, tas ir vidējais dienu skaits uzskaitē. Skatoties sadalījumā par mērķgrupām 2023. gada 12 mēnešu periodā, personas ar invaliditāti darbā iekārtojās vidēji 153 dienās, ilgstošie bezdarbnieki vidēji 486 dienās, 50 gadi un vairāk 120 dienās, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 89 dienās, savukārt personas pēc bērnkopšanas atvaļinājuma 105 dienās. Latgales reģionā 2023. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 12 284 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, kas ir 24% no kopskaita valstī. 2023. gadā Latgales reģionā status piešķirts 19 414 klientiem, no kuriem 83% pēdējā nodarbošanās bija darbs, 5% cita nodarbošanās, 9% pēdējo 5 gadu laikā algotu darbu nav strādājuši, savukārt 1% bija atradies bērnkopšanas atvaļinājumā, un 1% bija absolvējis mācību iestādi. Savukārt status noņemts 15 937 personām, no kuriem 48% iekārtojās darbā, 35% nepildīja pienākumus, 14% bija cits iemesls, savukārt 4% sasniedza pensijas vecumu. No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita reģionā 2023. gada decembra beigās 51% bija sievietes, bet 49% vīrieši. Visvairāk 52% bija vecumā 50 un vairāk gadi. 2023. gada decembra beigās 45% reģistrēto bezdarbnieku reģionā bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem, 18% bija ar bezdarba ilgumu no 6 līdz 12 mēneši, no gada līdz 3 gadiem 19%, bet 18% vairāk par 3 gadiem. Ar profesionālo izglītību 42%, ar augstāko izglītību 12%,
savukārt 46% bija vispārējā vidējā vai pamatizglītība, vai arī izglītības līmenis bija zemāks par pamatizglītību. No reģistrēto klientu kopskaita reģionā 37% bija ilgstošie bezdarbnieki, 21% pirms pensijas vecumā, 0,5% bija personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, savukārt klienti ar invaliditāti īpatsvars bija 21%. Skatoties Latgales reģionā top 10 brīvās darba vietas sadalījumā pēc profesijas attiecībā pret reģistrēto bezdarbnieku skaitu reģionā pēc norādītā vēlamā darba, tad redzams, ka bezdarbnieku skaits, kur vēlas strādāt šajās profesijās, pārsniedz darba devēja piedāvājumu, izņemot profesijās vilcēju automobīļu vadītājs, gaļas izcirtējs, metāla materiālu metinātājs, liftu elektromehāniķis un miesnieks, kur darba devēja piedāvājums pārsniedz bezdarbnieku skaitu, kur vēlas strādāt šajās profesijās. Latgales reģionā uzsāktas 20,075 dalības nodarbinātības valsts īstenotajos aktīvos nodarbinātības pasākumos, kas ir 26% no kopējā uzsākto dalību skaita valstī. 2023. gada 12 mēnešos Latgales reģionā darbā iekārtojušies 7586 bezdarbnieki, no kuriem 2491, jeb 33% bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma pabeigšanas. Latgales reģionā vidējais darbā iekārtošanās ātrums 2023. gadā bija 160 dienas. Skatoties sadalījumā par mērķu grupām 2023. gada 12 mēnešu periodā, tad redzams, ka personas ar invaliditāti darbā iekārtojās vidēji 351 dienā, ilgstošie bezdarbnieki vidēji 683 dienās, 50 gadi un vairāk 201 dienā, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 108 dienās, bet personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma 135 dienās. Vidzemes reģionā 2023. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 6603 bezdarbnieka statusā reģistrēti klienti, kas ir 13% no kopskaita valstī. 2023. gadā Vidzemes reģionā status piešķirts 12705 klientiem, no kuriem 89% pēdējā nodarbošanās bija darbs, 4% cita nodarbošanās, 4% pēdējo 5 gadu laikā algot darbu nav strādājuši, bet 1% bija atradies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Savukārt status noņemts 13122 personām, no kuriem 56% iekārtojās darbā, 28% nepildīja pienākumus, 14% bija cits iemesls, savukārt 2% sasniedz pensijas vecumu. No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita reģionā 2023. gada decembra beigās 49% bija sievietes, bet 51% vīrieši. Visvairāk 52% bija vecumā no 25 līdz 49 gadiem. 2023. gada decembra beigās 71% reģistrēto bezdarbnieku reģionā bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem, 17% bija ar bezdarba ilgumu no 6 līdz 12 mēneši, no gada līdz 3 gadiem 8%, bet 4% vairāk par 3 gadiem. Ar profesionālo izglītību 35%, ar augstāko izglītību 18%, savukārt 46% bija vispārējā vidējā vai pamatizglītība, vai arī izglītības līmenis bija zemāks par pamatizglītību. No reģistrēto klientu kopskaita reģionā 12% bija ilgstošie bezdarbnieki, 15% pirms pensijas vecumā, 1,1% bija personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, savukārt klienti ar invaliditāti īpatsvars bija 13%. Vidzemes reģionā darba devēja piedāvājums pārsniedz bezdarbnieku skaitu, kur vēlas strādāt šajās profesijās, izņemot profesijā palīgstrādnieks, ceha strādnieks, kravas automobīļu vadītājs un būvstrādnieks, kur reģistrēto bezdarbnieku skaits, kur šīs profesijas nosaukuši kā vēlamo darbu, pārsniedz darba devēja piedāvāto vakanču skaitu. Vidzemes reģionā
uzsāktas 10,057 dalības Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas ir 13% no kopējā uzsāktu dalību skaita valstī. 2023. gada 12 mēnešos Vidzemes reģionā darbā iekārtojušies 7389 bezdarbnieki, no kuriem 1245, jeb 17% bezdarbnieki, ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā Nodarbinātības valsts aģentūra pasākuma pabeigšanas. Vidzemes reģionā vidējais darbā iekārtošanās ātrums 2023. gadā bija 111 dienas. Skatoties sadalījumā pa mērķgrupām 2023. gada 12 mēnešu periodā, personas ar invaliditāti darbā iekārtojās vidēji 153 dienās, ilgstošie bezdarbnieki vidēji 502 dienās, 50 gadi un vairāk 121 dienā, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 90 dienās, bet personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma 91 dienā. Zemgales reģionā 2023. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 5832 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, kas ir 12% no kopskaita valstī. 2023. gadā Zemgales reģionā status piešķirts 12320 klientiem, no kuriem 88% bija pēdējā nodarbošanās darbs, 3% cita nodarbošanās, 6% pēdējo 5 gadu laikā algotu darbu nav strādājuši, bet 1% bija atradies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Savukārt status noņemts 12191 personai, no kuriem 56% iekārtojās darbā, 32% nepildīja pienākumus, 10% bija cits iemesls, savukārt 2% sasniedz pensijas vecumu. No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita reģionā 2023. gada decembra beigās 51% bija sievietes, bet 49% vīrieši. Visvairāk 53% bija vecumā no 25 līdz 49 gadi. 2023. gada decembra beigās 73% reģistrēto bezdarbnieku Zemgales reģionā bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēneši, 18% bija ar bezdarba ilgumu no 6 līdz 12 mēneši, no gadu līdz 3 gadiem 7%, bet 2% vairāk par 3 gadiem. Ar profesionālo izglītību 33%, ar augstāko izglītību 16%, savukārt 51% bija vispārējā vidējā vai pamatizglītība, vai arī izglītības līmenis bija zemāks par pamatizglītību. No reģistrēto klientu kopskaita Zemgales reģionā 9% bija ilgstošie bezdarbnieki, 15% pirms pensijas vecumā, 1% bija personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, savukārt klienti ar invaliditāti īpatsvars bija 10%. Zemgales reģionā to Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku skaits, kur šīs profesijas nosaukuši kā vēlamo darbu, pārsniedz darba devēja piedāvāto vakanču skaitu. Zemgales reģionā uzsāktas 7547 dalības Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas ir 10% no kopējā uzsākto dalību skaita valstī. 2023. gada 12 mēnešos Zemgales reģionā darbā iekārtojušies 6847 bezdarbnieki, no kuriem 1096, jeb 16% bezdarbnieki iekārtojās darbā pēc kāda aktīvā Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma pabeigšanas. Zemgales reģionā vidējais darbā iekārtošanās ātrums 2023. gadā bija 113 dienas. Skatoties sadalījumā pa mērķgrupām 2023. gada 12 mēnešu periodā, personas ar invaliditāti darbā iekārtojušās vidēji 180 dienās, ilgstošie bezdarbnieki vidēji 470 dienās, 50 gadi un vairāk 129 dienās, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 82 dienās, savukārt personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma vidēji 111 dienās. Rīgas reģionā 2023. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 18220 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, kas ir 36% no kopskaita valstī. 2023. gadā Rīgas reģionā status piešķirts 33 558 klientiem,
no kuriem 88% pēdējā nodarbošanās bija darbs, 7% cita nodarbošanās, 2% pēdējo 5 gadu laikā algotu darbu nav strādājuši. Savukārt status noņemts 40 903 personām, no kuriem 60% iekārtojās darbā, 27% nepildīja pienākumus, 11% bija cits iemesls, savukārt 2% sasniedz pensijas vecumu. No reģistrēto bezdarbnieku kopskaita Rīgas reģionā 2023. Gada decembra beigās 57% bija sievietes, bet 43% vīrieši. Visvairāk 62% bija vecumā no 25 līdz 49 gadiem. 2023. Gada decembra beigās 72% reģistrēto bezdarbnieku Rīgas reģionā bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēneši. 21% bezdarba ilgums bija no 6 līdz 12 mēneši, no gada līdz 3 gadiem 6%, bet 1% vairāk par 3 gadiem. Ar profesionālo izglītību 23%, ar augstāko izglītību 39%, savukārt 37% bija vispārējā vidējā pamatizglītība vai arī izglītības līmenis bija zemāks par pamatizglītību. No reģistrēto klientu kopskaita Rīgas reģionā 7% bija ilgstošie bezdarbnieki, 11% pirms pensijas vecumā, 0,2% bija personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, savukārt klientu ar invaliditāti īpatsvars bija 8%. Skatoties Rīgas reģionā top 10 brīvās darba vietas sadalījumā pēc profesijas attiecībā pret reģistrēto bezdarbnieku skaitu reģionā pēc norādītā vēlamā darba, tad redzams, ka darba devēja piedāvājums pārsniedz bezdarbnieku skaitu, kur vēlas strādāt šajās profesijās. Rīgas reģionā uzsāktas 28 337 dalības Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajās aktīvajās nodarbinātības pasākumos, kas ir 37% no kopējo uzsāktu dalību skaita valstī. 2023. Gada 12 mēnešos Rīgas reģionā darbā iekārtojušies 24 632 bezdarbnieki, no kuriem 2573, jeb 10% bezdarbnieki, iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā nodarbinātības valsts aģentūra pasākuma pabeigšanas. Rīgas reģionā vidējais darbā iekārtošanās ātrums 2023. gadā bija 105 dienas. Skatoties sadalījumā pa mērķgrupām 2023. Gada 12 mēnešu periodā, tad personas ar invaliditātes darbā iekārtojās vidēji 147 dienās, ilgstošie bezdarbnieki vidēji 454 dienās, 50 gadi un vairāk 127 dienās, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 79 dienās, savukārt personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma vidēji 111 dienās. Paldies par uzmanību!